Ļoti svarīga tēma. Var teikt, pats svarīgākā tēma, kāda ir vispār. Ja jūs šodien to tēmu sapratīsiet un pieņemsiet to, ko es šodien teikšu, tad jūs dzīvi izmainīsies 100%. Svaidījums ir svētā gara spēks. Un tur, kur ir svaidījums, tur cilvēki iegūst brīvību. No dažādām atkarībām, tur cilvēki ķermeņi tiek dziedināti, pat no visādām kroniskām slimībām. Zinat, kā Dievs dziedina no tādām slimībām, ko medicīna nevar dziedināt. Mana sieva, piemēram, viņai ir izskaistā skleroze. Tagad, kad viņa nāca pie Dieva, viņai slimība ir apturēta, viņai vairs neprogresē slimība. Viņai sliktāk nepalīgs. Tā slimība ir tā tendence progresēt,
Un tie cilvēkam ir tāds slimība, viņi paliek vien sliktāk, kamēr viņi vispār paliek paralizēti, kamēr viņi jau daudz gadus un nepaliek sliktāk. Dievs kalpo Dievam un Dievs svētīs tevi. Es vēlāk izstāstīšu, kā tas viss notiek. Kā Dievs darbojas, jo šī garīgā pasaule, ziniet, ir reāla. Garīgā pasaule ir reāla. Un svētais gars atbrīvo mūs no negatīvas pagātnes, no bailēm un no, galvenais no, zinu, ko viņš atbrīvo svētais gars, no bailēm par nākotni. Zinu, kas ir pats cilvēkiem vissāpīgākā tēma, no ko cilvēks varētu baidās? Bailes par nākotni, saprot. Viņi domā, tagad dzīvos, pienāks vecumdienas, nomirs un nekas no maniem pāri nepaliks un nekā. Viņiem pat nav cerības, saprot. Tiem cilvēkiem, kas nav ar Dievu, viņiem pat nav ne mazākā cerība. Viņiem pat nav mūžīgās dzīves, pat cerības, saprot. Lai tev kā nebūtu, lai kā, tev ir cerība, saprot. Tev ir mūžīga dzīvība, apsolījums. Jo viss, kas Bībelē rakstīts, viss ir piepildījies. Nav neviena vieta, tad ir Bībelē, kas tur būtu rakstīts, ka tas nepiepildītos. Un varētu noliekt, ka tas tā nav. Nav tāda vieta. Atrodiet vienu vietu un parādiet, ka tas tā nav. Viss, kas tur ir bijis un viss, kas būs, viss tur tā arī būs. Saprot, tā ir un viss. Un mēs, ja mums Dievs ir pateicis, ka mēs dzīvosim mūžīgi, tad mēs arī dzīvosim mūžīgi. Bet galvenais, pēc savas zemes dzīves, mēs nonāksim visu Dievu priekšā. Ja arī tā nebūs gadījumā, pieņemsim, būs, bet ja tā gadījumā nebūs, tad vienalga mēs neko nezaudējam. Mēs nodzīvoši, kā mēs mācījām, kā mēs ticējam, mēs nodzīvojam visu. Mēs jau neko nezaudēsim. Viņi zaudēs visi tie cilvēki, kas nebūs. Mēs tā neko nezaudēsim. Man Lāri, neko mēs nezaudēsim. Viņi zaudēs visu. Mums vismaz ir cerība. Es agrāk dzīvoju bez cerības. Zin kā es biju bez Dieva, man nebija tāda mazākā cerība. Un kā man vienreiz bija tik slikti, ka es biju uz nāves robežas. Saprot, man jau bija tā nāves garšmutē, tāda saukana, tā nāves garšmutē. Es biju slimnīcā, man sirds bija tūlīt apstāsties. Es jūtu, ka tūlīt apstāsties sirds. Es biju saindējies ar kaut kādu nenoteikts izcelsmes, kaut kādu ļērgu, dzērbu. Saindējies un palika tik slikti, es saindējies, un es jūtu, ka man sirds stāv viss. Es jau jūtu, ka es mirstu. Man aizved uz slimnīcu, un tur bija garš stāsts, es jau to stāstīs. Un man bija tādas bailes no nāves, es nevaru iedomāties. Es no visu, ko nevaru. Es skatījos uz tiem cilvēkiem, kas bija tādā palātā, un es domāju, viņi vēl dzīvos, bet es vairs nedzīvošu, un man viss, es jūtu, ka manīm ir viss cauri, bet zin kāda man iekšēji sajūta bija, ka kaut kas, vēl kaut kāds turpinājums. Es pat jūtu tā iekšā garā, ka tai dzīvē ir turpinājums. Man bija tādas bailes no nāves, bet es jūtu, ka kaut kas labs manīm nebūs, ka es nenokļūšu tur, kur man jābūt. Ka es esmu sataisījis zīmēt tāds pods, ka man pat nav cerība, un es biju šausmīgi nobijies. Paldies Dievam, ka es izdzīvoju, bet jā, bez Dieva ir traki. Pat nomirt nevar normāli, pat nomirt ir riebīgi, pat nomirt ir baili. Bet mums pats svarīgākais, ko es gribēju šodien pateikt, mums šodien pats svarīgākais ir, lai svētais gars, ko Dievs mums ir Dievs, to es stāstu kristiešiem, kas ir pieņēmuši Jēzu, kas ir izglābti. Pats svarīgākais, kas ir pats svarīgākais kristiešiem? Lai mēs aizdzam to uguni, saprot, uguns. Kristiešiem vajag uguns, Robertiņam vajag uguns. Vajag degt pēc Dieva, saprot? Es, piemēram, kad tikko nācu pie Dieva, kad es pieņēmu Jēzu, es ritīgi degu Dievu ar ritīgi. Jūs nezinu, cik es biju dedzīgs Kristus. Vispār. Neviens nebija tik dedzīgs kā es. Bet es to uguni tā brīžiem tā kā pazaudēju. Tā kā Haigā pat redzēju, ka es tur dievkalpojumā dejoju. Es pilnīgi dejoju, tur lēkāju, lec pa gaisu. Es biju tāds, ka jūs man nevaru noturēt. Var paskatīties vecāks ieraksts, tad iepriekšējā draudzē, kur es biju. Pirmoreiz atradis dievkalpu, viņa teica, kas tas tāds? Tāds slavē Dievu. Jā, es šausmīgi degu Dievam. Un es arī tagad degu Dievam. Un tāpēc jau es esmu šeit, un tāpēc jau es sludinu. Es nevaru, man kaut kas ir jādara, es nevaru tā vienkārši atnākt uz dievkalpu un pats sēdēt un aiziet mājās. Man vajag tur sludēt, vai kaut kur iet, kaut kur likt un kaut kur darīt.
visā internetā, visur, kur tik var man vajag, lai Dievu cilvēkiem par Dievu. Visur. Visā YouTube, zinu, cik man tur profili ir, viss sataisīt, viss tur bildē, viss tur skatītāji. Tur skatās. Labi, mums te maz cilvēku, zinu, cik man skatās internetā, viss tur tos viss. Man draugi 14,000. Man YouTube cik tur tie abonenti, cik tur tie 1000. Un YouTube ir noskatījušies visu, ko es salicu, drīz būs 2 miljoni skatījumu. Es paskaties vidēji, ko mums skatās to laiku vidēji 25 minūtes. Tā kā nav, ka tikai bišķiņi paskaties sākumu. Es paskaties vidēji skatījums 25, tā kā cilvēks skatās kādu laiciņu. Nu, varbūt līdz galā nenoskatās, bet nav pacietīgi, bet skatās. Un tāpēc es sapratu, ka mums ir svarīgi, ka es dzīvē šis uguns vajag, svētā gara uguns. Un tad mēs esam Dievam tīkami. Un tad, kad mums ir šis uguns, mēs mainamies iekšēji, sapriet, iekšēji mainamies. Jo kas ir svarīgākais mums? Atjaunoties mūsu iekšējiem cilvēkam, atjaunoties. Mēs nevaram būt remdeni, saprot? Ir Bībelē rakstīts kaut kādā vienā vietā, ka Dievs ar Jēzus teica, viņš remdenos izspļaus. Viņš pat pateica, remdenos izspļaus. Remdens. Un kāds ir remdens kristietis? Atnāk, neviņš nevienam tā Dievs tās, neviņš atnāk kaut ko tā pantam, kaut ko pagrozos. Kaut ko tur paskatās un aizdomā. Nu, remdeni. Es negribu būt remdens. Bet mums šis svaidījums, ko Dievs ir devis, mums viņš ir vajadzīgs, nepieciešams un tas mūs izmaina. Šis svaidījums mūs izmaina. Ziniet, kas mūs maina? Svaidījums. Svētā gara svaidījums. Tas ir spēks, kas iziet no svēto garu. Svētais gars ir šeit, ja, kad mēs sludinām. Jūs klausaties, no viņa iziet svaidījums no svētā gara. Un viņš maina dzīves. Viņš pieskarās, viņš maina tev iekšējo cilvēku, viņš tev aizdedzina, viņš tev atbrīvo no slimībām. Kas dziedina? Svētais gars, svētā gara svaidījums dziedina cilvēks. Tas uguns, agoņi. Nav redzējuši sludinātāji, es jau vēl nav sācis pagaidīt, ka es drīz iekarsīšu. Un tagad es vēl tā gatavos, es tagad mācos sludināt, es tikai nesen sāku sludināt. Es skatījos tāds sludinātājs bija, viņš te Rīgā arī bija, kā viņam bija? Mota Rozoņa Kēkšņa draudzē, tas Amerika. Es arī pēkšņi aizmirstu to uzvārdu. Nu labi, viņš kā sludina, viņam viss krekls pilnīgi slapšu, šitu viss taiks viedri. Zini, kā viņš sludina? Vajadzēja paskatīties. Viņš tur Čīpsalā vasarā sludina. Kā viņam bija? Kā? Moris, jā. Es kaut kā, es viņu tā tik daudz nezinu, bet es tik zinu, kā viņš bija. Es pats nebiju, es tik internetā skatījos, ka viņš sludina. Viss slapšu. Uguns, viņš tik uguns, bļau, uguns. Cilvēks saņem tur dziedināšanas, tur kritīgi. Cilvēks ir dziedināšanas, ceļās no rindu līdz ratiņiem augšā, visās vienot. Nātans Moris. Nātans Moris. Nezināt tādu, nedzirdēt Nātanu Moris. Nu, viņš, kas sludina, neredzēja, viss slapši. Viņš arī Ukrainā sludināja tur tādā draudzē. Un ķēna draudzē. Tāds pats bija viss slapši. Tā vajag sludināt. Arī, kur es biju iepriekšā draudzē, tas Mārts Zencīgs, tas arī tāpat sludina. Tāpēc es šeit atbraucu uz Rīgu. Es biju iepriekšā draudzē Talsos, tur Stendē. Tur arī bija forši sludināt, bet atbrauc Zencīgs, viņš tā dedzīgi sludināja. Man ļoti patika, kā viņš sludināja. Tas stils, viņš tāds dedzīgs. Tāds, man tas patika. Daudz lietas, varbūt tas tā nevarēja pieņemt, bet tieši tas sludināšanas veids man patika. Man arī vajadzēja tā iemācīties kaut kā. Būt tādam. Vienkārši to nevar iemācīties tādam būt. Es saprotu, tad, kad cilvēks nav aizdedzies, nav iededzies Dievam, tad viņam iekšā tāds tukšums cilvēks. Viņš ir tāds tukšs cilvēks. Un bieži vien, ziniet, esat ievēruši, ka daudz cilvēki atnāk pie Dieva, pieņem Jēzu, un viņi pazūd no draudzes, pazūd no kalpošanas, pazūd vispār no kristietības bieži vien. Un ziniet, kāpēc tas tā ir? Kāpēc jūs domājat, kāpēc tas tā ir?
Kā tu domā, Roberta? Pēc tā, pēc Nu, atzīst, ne? Viņi pazaudē to uguni, saprot. Un zini, kāpēc atzīst cilvēku? Attiecības ar Dievu pazaudē. Zini, kas ir svarīgs cilvēkiem? Attiecības ar Dievu. Attiecības. Attiecības ar Dievu. Kādas ir attiecības ar Dievu cilvēku? Sākumā ir eiforija, pēc tam paldies. Nē, attiecības ar Dievu, tas ir... Man vismaz tā arī teica, ka es iepriekšā draudzē man teicu, tu tikai nepazaudē šīs attiecības ar Dievu. Tu aizies, man tāpat, neteiksim, ka baidī, bet man tā teica, ja tu pārstās lūgt Dievu, ja tu pārstās lasīt Bībeli, ja tu pazaudēs attiecības ar Dievu, tu izzasīsi, tev viss pazudīs. Tā īstenība ir. Ja mēs pazaudējam attiecības ar Dievu, tad mums tas uguns arī pazūd no mums. Tad mēs pārstājam degt. Un tad mēs pazaudējam arī savu ticību, saprot? Ja cilvēks pazaudē šīs attiecības ar Dievu, viņš pazaudē arī ticību. Bieži vien. Tā Andrē mīlestība arī tā, no sākuma jau ir tās emocijas, pēc tam jau reāli. Jā. Bet pēc tam lēmums. Jā. Pēc tam depresija atgriežas, viss atgriežas. Nē, bet tas lēmums, saprot, bet... Nē, pareizi, Roberts, viņš teica pareizi, tā ir. Tā Dieva var no sākuma tu teici, zini, tā baigā mīlestība, un tad pēc tam ir tāds posms, ka tev it kā nekā, tad neko tu vairs nejūti, zini. Bet tas posms jāiztur, pareizi. Un Dievs pēc tam atgriež to uguni. Un zini, tāds ir tāds tukšnes, jā, pareizi teici. Tas arī attiecībās ar sievu tā ir, ka tas, bet tev jāturpina, jāpieņem lēmums un turpini, ja Dieva virzienā, turpini apliecināt, turpini to Dievu darbu, turpini kalpot Dievam, un viņš arī atgriezīs tās emocijas. Mēs zināmies pēc emocijām, bet viņš atgriezīs to uguni un viņš atgriezīs to svaidījumu un to spēku. Ir jā, tā ir taisnība Robertiem, ka ir tāda. Man liekas, pat Dievs speciāli pieļauj tā, ka tā varbūt ir, zini. Jo problēmas arī, mēs jau nedzīvojam, es domāju, visu laiku uz zemes, ka mums nav problēmas. Tāpat ir problēmas. Ir visu laiku forši, bet ir arī problēmas. Bet uz tām problēmām nevajag skatīties kā uz problēmu, bet skatīties Dievu virzienā un nedomāt par problēmu, bet domāt par tām iespējām. Ko tu spēji, kā tu spēji iet uz priekšu, kā tu spēji atrisināt visu šīs lietas, kas tev ir. Nedomā par to problēmu, domā par kaut ko labu. Jā, tā ir. Roberta, viņam ir taisnība. Ka tās emocijas un tie viss tā deksme var pazust uz kādu laiciņu, it kā. Bet ja tu turpini, tad arī viņi būs, es domāju. Un es gribētu, lai viņi būtu pēc 20 gadiem, pēc 40, pēc 60 gadiem būtu tāda deksme. Negribētu jūs, ka visu laiku tāda dēļ Dievam. Šis te Orāls Roberts bija tāds agrāk, es nezinu, kādos tur gados, viņš jau noteikti ir mirs. Es nezinu, viņš tika uzzinājis. Viņam, es atceru, es kaut kur lasīju, viņam bija 92 gadi, un viņš tā teiga Dievā vēl. 92 gadu onkolīts. Viņš teiga Dievam, ar viņu tik daudz dziedināšanas notikuši. Tā kā Katrīna Kulmana, Orāls Roberts, dzirdēja par Orālu Robertu. Viņš visu laiku teiga Dievam, visu laiku viņam bija 40 gadu, viņš teiga Dievam, 60, 80, 92 viņš vēl teiga Dievam, un sludināja. Cilvēks. Viņš vienkārši tā Roberts, tas ir lēmums arī, lēmums. Bet mums galvenais, lai nebūtu, tāda ir dziesma. Svētā gara uguns deg manā sirdī, ir tā dziesma. Un es gribētu, lai tā dziesma, lai mēs to dziesmu visu laiku varētu dziedāt. Lai nebūtu tā, ka dzied to dziesmu deg svētā gara uguns manā sirdī un stāvētu klusi arī dziesmas laikā. Jo es gribētu, lai mēs visu laiku varētu dziedāt šo dziesmu, kad svētā gara uguns deg manā sirdī. Un tāpēc es jums katram, es tā domāju, es tā saprotu, ka katram, es domāju, pats svarīgākais ir nepazaudēt šīs attiecības ar Dievu. Un kādas katram ir tās attiecības ar Dievu? Es nesaku, ka visiem jābūt vienādam, zini? Citi jau māc visiem pēc viena standarta. Bet kaut kāds lūkšanas laiku, kaut kāds vajag kaut kas, zin tāds. Es no sākuma cēlos ļoti agri no rīta, 4 un lūdzu Dievu, un tā man negāja tik forši, tāpēc, ka es biju neizgulējies, un es tā mocījos īstenībā. Pēc tam es cits laiks atkal atvedu. Bet kaut kāds vajag atrast laiks, kaut kāds, lai iestrādājās tev tas, ka tev ir kaut kāds lūkšanas laiks. Jo, ja tu neatradīs tādu laiku, es domāju, lūkšanā, tad viņas vispār nebūs, vienkārši.
Man, piemēram, es pateikšu, kā ir, es pieņēmu lēmumu kaut kur oktobrī, vai kad es sludināju pa pastāvību, tāds, man bija dievkam pa pastāvību, un es pieņēmu lēmumu katru dienu ar suni braukt ar riteni, ne ar suni, bet ar riteni braukt, un suns skrien man līdz katru dienu, es pieņēmu lēmumu, un es ceļos, vienalga man ir grūti, vai tur ārā saules 20 grādi, vai tur ir putenis, vai tur lietas līst, es braucu. Paņemam, es vienkārši nedomāju. Izlies suns, pat negrib iet ārā, viņš tur, viņam lietas līst, es braucu. Viņam jāskrien man līdzi. Tagad tā kā, zin, tie sāls sabēts, šausmīgs sabēts uz ceļiem ir sāls. Un tas suns skrien pa tiem ritiem braucēju ceļiem, visur sāls nenormāli sakais. Un viņam kājiņās, pēdiņās surst, ka viņš skrien pa tiem ceļiem. Un es zinu, ko darīs. Aigai jau nedrīkst teikt, ja man nokā. Es viņu palaižu vaļā no sīkstiņas, viņš man skrien blakām. Tagad viņi vairs nelaidīs man. Nē, viņš man skrien blakām par to sniegu, zini, nu, par to malu, kur tas sniegu upens, viņš tur, par tam sniegu viņš neskrien, jo viņam sāp, tās pēdīs, tā viņš sāp. Viņš pilnīgi smilus, ka viņam sāp tās pēdīs, viņš skrien par to sniegu. Aigai nevar teikt, tad vairs man ārā nelaidīs. Nu, es viņu palaižu, bet es braucu tāpēc ātrāk tagad. Es visu laiku braucu 4 no rīta, ne 5 no rīta. Tagad es braucu 3, kamēr vēl neviens cilvēks tur nav, zinu. Un ja kāds cilvēks citais viņu pasauc ātri pieliek pie siksnīs, jo viņš ir tāds, ka viņš var kādam uzbrukt, viņš tāds, ne, viņš visiem neuzbruk, bet zinu, kam viņš uzbruk sētniekiem. Viņš ierauga to slotu, un viņš domā, ka viņam grib, laikam tas cilvēki kaut ko darīt, to sist vai ko. Un viņš tiem sētniekiem ritīgi rūts virsū. Viņam nepatīk sētnieki. Viņš domā, ka laikam tie sētnieki ar to slotu viņam grib kaut ko darīt ļaunu. Un tāpēc bet es to daru pastāvīgi. Un tāpat es domāju, mēs to lūkšanu, vai pastāvīgi. Tā kā es tur braucu, tā mēs varam atrast kādu lūkšanas laiku. Un, ziniet, lūkšanas laiku, kaut kādu nolikt lūkšanas laiku, nu kaut kādu. Un darīt to katru dienu. Cilvēki, man jau nav bijis laika, nebija tādā kā bija, es jau nesaku, bet es arī jānolikot. Es tagad tādu domāju, es braukšu arī ten, beigšu braukt, un tad tanī laikā lūkšu. Es parasti tagad pēdējā laikā vakaros lūdzu, bet kaut kā nav īsti labāk, kaut kā no rīta gribas lūgt. Bet tas ir katram individuāli. Bet es gribētu, lai mēs katrs degam priekš Dievu, lai mēs vienmēr degam priekš Dievu, kā šis orāls Roberts. Un es ticu, kad mēs degsim pēc Dieva, zin, kas būs mūsu dzīvē, jūs ticat, ne? Es, piemēram, tam ticu, ja mēs degsim Dievam, mums būs pilna prieka, laimīga dzīve, ja mēs degsim pēc Dievam, Mums būs prieka pilna dzīve, pareizi. Es tam ticu. Jo tad mūsu sirdīs degs tā Dieva uguns. Ziniet, jūs esat piedzīvojuši, ka Dieva uguns, kad deg, ritīgi deg, wow. Man bija vairākas reizes tāds ritīgs svaidījums, ir bijis, ka es vispār visiem klāt un stāst par Dievu, un tagad, kaut kur tā bišķiņ tā kā pazudis, bet, būs. Robertiņš jau arī visiem stāst, viņš jau pat man tos grupiņu visādi svētē. Viss ir normāli, Vērtīgi visi, tās nekas kaut tā iedzēruši, zin, ne tikai viņi netraucē, pagājušais traucē. Tā jau nekas priecēs, jo cieši klusi sēdēt, nekad viņš vienkārši visu laiku grib runāt, un mēs visiem jau klausās, ko viņš runā. Tāpēc, tā nācās viņam tā pateikt, kā aiziet. Negribēja iet prom, gan viss sāk kauties. Gan drīz vai iesi? Iesi, bet, es jau nekas jau tā, man jau Dievs pasaka, man pat nav zilums. Viņš man gāja pa durvīm ārā un es pat sēju, bet pat zilums nav. Dievs tā pasargā, ka es pat pretī, viņš tur izskrēja uzreiz ārā, nevis izskrēja, bet ātri aizgāja. Protams, es nemaz netaisu tur skandālai. Bet pat zilums, bet nav uzpāmas, saprot. Tā, ja iesis cilvēks, tev jau parasti kaut kāds ir, kaut kāds fingāls vai kaut kāds lūpāršas vai degums, un man nekāda. Tā, Dievs sargā savējos, zin, ka Dievs savus cilvēkus sargā. Tos cilvēkus, kas kalpo Dievam, kas deg pēc Dieva. Un zinām, ka Dievs ir paredzējis mums dažādas dāvanas dot. Dažādas dāvanas. Zināt, ka Dievam ir plāns priekš katru ikvienu no mums. Jūs gribat dāvanas no Dieva? Ko? Finansiāli svētīgi. Gribat svētīgi būt finansiāli un materiāli? Visi grib.
No Dieva svētības ir lielas un varenas. Bet tad mums vajag šīs attiecības. Man liekas, tas ir pats svarīgākais dzīvē, šīs attiecības ar Dievu, pats svarīgākais. Un mums jāsaprot, ko mēs varam upurēt dēļ šīm attiecībām. Ziniet, kas svarīgi arī upurēties dēļ šīm attiecībām. No daudz kā atteikties nākās. Es, piemēram, ka arī braucu par riteni, es atsekos no... Es jau varētu mierīgi gulēt, zin tā forši. Man reizēm tā nāk miegs. Gribās pagulēt forši, tik silts gultā, un ārā 20 grādi, un tur rievīgs putenis vai lietas līt. Nē, jābrauc. Un tu upurējies, bet tas es tā upurējies, dēļ sunīt un dēļ savu. Es sevi mācu, es sev cenšos kaut ko pierādīt, bet es domāju, arī Dievam mēs varam upurēties Dievam. Zin kā ir? Mēs mīlam Dievu. Sakam, mēs mīlam Dievu. Pareizi, mēs mīlam Dievu. Bet kā ir, kad mēs mīlam kādu sievieti, piemēram, ja? Mēs esam gatavi dēļ tās sievietes upurēties, pareizi, atteikties no daudz ko. Cits dēļ sievietes atsakās no daudzām lietām, kas viņu kārdina, visādām kārībām. No dzēršanas var atteikties dēļ sievietes. Cits dzēs no pīpēšanas pat var atteikties, ja viņš mīl to sievieti. Ir daudz dzirdēt tādu. Es biju iemīlējies pie vienai sievietei. Viņa dzīvoja no tās vietas, kur es dzīvoju apmēram 15 km tā, zini. Un es tā gribēju pie viņas aiziet, mēs tā biju sastrīdējuši, bet es gribēju aiziet pielūgt piedošanu viņai. Un es biju sastrīdējuši, viņa bija mājās, un tur ir tāda vieta, kur viņa dzīvoja, tur neviens autobus neiet. Viņai tur tie vecāki dzīvo tādā mežiņā. Un es lietus lieta, tad bija rudens, un riebīgs lietas, un es gāju pa to lietu ar kājām, 15 km gāju, viss lietas, viss labs, augsts pašam. Bet pašam nemaz nelikās augsts, tā gribēju tikt pie viņas un palūgt piedošanu. Un aizgāju vecāki man izdzina un aizdzina projām vēl pa un es gāju atpakaļ. Viņi tur bija kaut kā slikti sastāstījis par manīm. Un vecāki man izdzina no mājām, arī nolaida nemaz iekšā mājās. Un tas atkal gāja atpakaļ dēļ. Tas ir upuris. Dēļ sievietes apskatīs, kā var upurēties cilvēks. Un kas mēs nevaram dēļ Dievu tā upurēties? Jo Bībele saka, kāda ir Dievu bauši? Mīl Dievu no visas sirds, no visas dvēseles, visu savu spēku, mīl savu tuvāko kā sev paši. Ja mēs mīlam savu tuvāko, mums arī Dievs ir jāmīl. Mēs mīlam arī Dievu, bet vajag arī tāpēc upurēties reizēm Dievam. Es domāju, ne jau obligāti tev tas, tā, tur kaut kas tur vajagais jādara tur. Bet vienkārši laiku, lūkšanai, kaut ko atsakies, kaut kādas lietas. Miega kādreiz atsakies, kad varētu pagulēt, bet vēl laika Dievam. Tā, kaut kādas lietas var atteikties. Kā televīzijas filmu nepaskatīsies, nekas. Palūgas Dievam. Kāda sporta, man patīk sports, nepaskatīšos sportu. Palūgas Dievam. Dievs redzēs. Dievs jau redz visu to. Dievs redz pareizi, kā mēs viņu mīlam. Un ka mēs dēļ viņa Dievam kaut ko atsakamies. Un kad mēs, piemēram, dēļ kā cilvēki varam atteikties no saviem plāniem, kas mums ir tādi paredzēti, ja? Mēs dēļ Dieva arī vēl varam atteikties, protams, pareizi. Un es domāju, ka Dievs mums palīdzēs atrisināt šīs problēmas, ja mēs veltīsim laiku viņam un kalposim viņam. Man patīk šī rakstvieta Bībelē. Es izlasīšanai rakstīt no Bībeles, lai nebūtu tā, ka jūs laiku runāju no sevi. 2. Mūsu 23, 25 rakstīts. Tur bija rakstīts tā. Bet tev būs kalpot tam kungam savam Dievam. Tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Un viņš teica, un es novērsīšu visas tavas slimības. Tā rakstīts. Bet tev būs kalpot tam kungam savam Dievam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Un viņš saka, un es novērsīšu visas tavas slimības. Kad mēs sākam kalpot Dievam, tad tā ir rakstīts 2. mūsu. Kad mēs kalpam Dievam, ko viņš dara? Viņš svētī mūsu maizi un mūsu ūdeni. Viņš svētī mūsu finansāli. Tas ir ūdeni, maizi. Nedomā, ka mums tikai maizīt dos. Svētības, mēs saņem no Dieva svētības, kad mēs kalpojam Dievam. Tur rakstīts. Bet tev būs kalpot tam kungam savam Dievam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Reiz Aiga, tad viņš svētī tavu maizi. Aiga pats zin, kāda mums ir svētības. Mums nekā netrūkst. Tur tā finansā mēs esam pārtikuši. Kad mums nebija, mēs tā nekalpojam Dievam, mums nebija tādas svētības. Mums vienkārši kaut kā viss tā sakārtojās un ir. Un pats galvenais, kad mēs kalpojam Dievam, un nododamies Dievam, tad mēs arī atstājam savus vecos tos ieradumus, tos vecos ieradumus. Vai nav tā? Vecos ieradumus.
Bet Dievs arī skatās, zin, ko Dievs skatās, es domāju. Un viņš tikai dod tās svētības tad, ne tikai, kad mēs kalpojam tikai. Viņš arī skatās, kad mēs cenšamies tikt vaļā no savām vecām, no veciem ierudumiem, zin kā? Es nesaku, ka cilvēks, piemēram, viņš tur ilgu gadus, 20 gadus, piemēram, pīpēs, viņam grūti nomest to pīpēšanu. Nu, grūti, Dievs varbūt neatbrīvo kādu iemeslu pēc, man piemēram atbrīvot. Bet varbūt neatbrīvo, bet galvenais, lai cilvēks cenšās, saprot, Dievs skatās, ka tu centies, ka tu saprot, ka tas nav tīkams, ka tas Dievam nav patīkams. Viņš tev dod svēto garu, tad tev miesa svētā garu mājūkus. Es nesaku uzreiz, tev ir jābūt kaut kādam svētam. Es saku, kādu gadiņu tu pīpē, viss nāk uz draudz nekas, bet vismaz tu centies. Dievs skatās, ka tu centies tikt vaļā. Es biju Ukrainā, mums tur bija, kur mēs kopā viesnīcā, kur dzīvojām. Kāda nevis viesnīca, bet kas tā bija? Hostels. Pirms viesnīcas par daudz šeit. Man tāds hostels bija. Un tur dzīvojams, tur var daudz cilvēku vienā istabiņā, zini. Un tur no visādām republikām bija. Lietuvietis viens bija arī Lietuvietis tāds. Viņš arī Facebookā tad maniem sarakstas. Tāds foršs Lietuvietis, netālu dzīvo Lietuvā. Nav jau tālu Lietuva. Pēters arī bija kā Lietuvietis, ja? Pēters arī Lietuvietis. Nu, viņš tas Lietuvietis, man bija draugs. Un viņš smēķēja, nāca uz koledžu, visu, bet viņš smēķēja. Bet viņš gribēja tikt vaļā. Kā viņš tik nemocījās? Viņš gāja uz aptieku, pirka visāds plāksters, tur līmēja uz roku, pirka visāds tablets. Viņš tērēja lielu naudu, bet viņš cilvēks ļoti centās tikt vaļā, ļoti. Viņš visu laiku, un atkal viņam vēl, viņš daudz gadus pīpējas. Es nezinu, vai viņš pilnībā ir ticis, bet viņš visu laiku centās. Viņš man teica, nāc līdz man uz aptieku, es viņam gāju līdzi, viņš tur skatās un prastāja aptieku, kā var tikt vaļā no tad cigaretēm. Cilvēks cenšas. Es domāju, Dievs jau to redz, pareizi. Tas jau nav jau jābūt uzreiz tur svētām, un nezinu kā viņš, bet vienkārši Dievs skatās, kā mēs cenšamies, un es domāju, tad viņš arī svētī mūs vienā ar savu maizi nulli, ja mēs cenšamies, ja mēs kalpojam, cenšamies, tad viņš nodrošinās mūs ar savu maizi un ūdeni. Jo... Lūdzu par viņu, lai viņi atbrīvo. Lūdzu arī tur, bet redz, kā ir reizes, kad atbrīvo pilnībā, bet ir, es nezinu kādas, bet ir cilvēki, kur tiešām arī mācītājs, Mārcis Jensits, kas man bija iepriekšā draudzē, tas jau nav slikts, pastāstīs, ko viņš teica. Viņš teica, viņš arī, ka nāca pie Dieva veselu gadu, nevarēja tikt no cigaretēm vaļā. Mācītājs jau, viņš jau nebija mācītājs, bet arī viss jau pēc Dieva nāca pēc veselu gadu cīnījās, kamēr tikt vaļā. Cits uzreiz atbrīvot, cits. Kā cilvēkam ir ieradums, arī grūti, visu laiku smēķējis, visu laiku pieredz. Es jau nezinu, man bija viegli atbrīvoja, man viegli, bet citiem ir grūtāk, laikam tā kaut kā. Nezinu, kāpēc tā. Bet mēs zinām, ka Dievs mūs nodrošina. El Shaddai. Dievam dažādi vārdi. Adonai, El Shaddai. El Shaddai tas ir tā kā nodrošina, tā kā viņš kaut kā nodrošina, tā kā labklājība. Es saprotu, El Shaddai nodrošina tas kā. Dievam ir dažādi vārdi. Viņš ir Dievs, bet viņam ir dažādi Adonai, El Shaddai. Nesmu dzirdējuši, ka Dievu dažādi sauc. Bet es visu tos nezinu, arī tur ir Elohim un visādi. Vistenīs valodās, nezinu tos, bet tas viens Dievs, bet viņam tikai tādi, tās viņa funkcijas, ko viņš Dievs dara, tas ir tā kā tādā. Bet es jums, ko es vēl gribēju pateikt, ko es jums svarīgi gribēju pateikt. Kad mēs kalposim Dievam, viņš novērsīs, kā šeit tālāk. Atceries, šodien rakstībā, kas ir rakstīts, kad mēs kalposim Dievam, viņš teica, es novērsīšu visas tavas slimības. Opā, Aiga, klausies, kalpo Dievam. Viņš novērs, Dievs ir apsolījis, pārbaudīsim viņu, davai. Viņš saka, Dievs saka, ja mēs viņam kalposim, viņš novērsīs visas mūsu slimības. Tu būsi veseli. Kalpo Dievam, tu redzēsi, viņš to ir apsolījis. Un viss, kas ir tas pirkotās. Kalpo Dievam, tu redzēsi, Aiga arī kalpo. Viņa ir ritīgi. Un ratiņiem vairāk nekā es viņu tur visu ko tādu. Viņam visam radinieks apzvanījusi, viss jau 100 reizes dzirdējuši pa Jēzu, visi. Man liekas, tāds nav. Visi mammas un visi māsas, meitas un viss radinieks. Viņi tur ir noevanģelizējis vai
Viņi visiem, ko mums man stāsta. Tie jau negrib viņas klausīties, reizēm, bet viņi stāsta. Tēti jau viņa aicinājās, jau nezinu, cik gads viņa aicina, tas pretojas, tas viņš tagad ir padomīts, padomju laika komunists, viņš nevar nekā viņu. Bet viņi tic. Vienā dienā skatīsies, ka viņa teica, te būs. Aiks teica, tas jau būs liels brīnums. Viņam ir šā te mašīna, furgoniņš. Viņš ar mums visu maltus atrast īstīgi. Ja viņš nāk uz Dievkāpu, mums nevajadzētu taksometrs. Viņš piebraukties mums. Laigā, turpini. Būs teica. Un ziniet, ka slimības ir gars. Un zināt, ka slimības ir arī gars. Slimības ir gars. Mēs viņus neredzam, to neredzams. Slimība tas ir gars. 99% slimības ir gars. Artrīts ir gars, piemēram, artrīts ir gars. Es zinu, ka zem visām kroniskām slimībām stāv gari. Dēmoni. Aiga arī viņai šī slimība ir, un baili gari, viņa dabūja baili gari, saprot? Zinā, viņa saslima. Viņa bērnībā baidījās no tās slimības, rītīgi baidījās, un viņa baidījās, ka viens nomira tāda slimība, viņš nošāvās pareizāk sakot, viņa dzirdēja to, un viņai visu laiku nevis, ka viņai tā slimība būs, viņa visu laiku baidies, viņai nebija nekāda slimība, nekas. Tu iedomājies, tu baidies un dabū to, no ko tu baidies. Tas viņas rados? Nē, pat rados nebija. Tā kaimiņienes tur runājās savās, viņi dzirdēja, maz meiteni dzirdēja, un viņi visu laiku baidies, viņiem notirps roka, viņi guļ, ja? Kā tikai man nebūtu tā izskaistā skleroze. Tu iedomājies, viņiem mums nekas tāds nebija. Un baidies no slimību. Zin kā, daudz cilvēku saslimst, iet pa ielu, iesāpās sāns, normāli kaut kur iesāpās, mazums kaut ko to apēdis vai kaut ko. Kā tik man nav vējis? Sāk vai mājās, sāk nervozēt, jāgāja pirmdien, tas sāns, kā tik man, un tas sāns toši, un aiziet, kā tik man nebūs vējis, toči nav man būs vējis. Nē, man bāli iet, pie ārstiem jāpārbaudās, aiziet, un toči nav vējis. Un tu, es tu jums pasīju, nebija tas vējis. Cilvēks nobīstās un dabūs slimības. Zin kā, man mamma, Aigava, zin kā, man mamma, tā kā viss pretē, viņai kaut kas ir kaut kāds pazīmes pie kaut kāda slimība. Viņa vienmēr apliec, es esmu pilnīgi vesela, man nekā nekaiši. Viņai bija asiņošana tur, sieviešu līnijā visu. Viņai tur taisa operācijas vai kas. Viņa aizbrauc, ārsts saka, viņa jau vec, viņa vairs nevar taisīt tās operācijas. Viņa kaut saka, labi, es būšu viss, man būs labi. Viņai tur arī kaut kādas problēmas, tur iekšā kaut kas tur. Pat ārsts nevar neko izdarīt, viņi saprot, ka tik vecam cilvēkam nevar, viņai pār 80 gadu, nevar taisīt operāciju, var nomirt. Nav jēga, lai cik dzīvos, tik dzīvos. Viņi paņem nopēršu te kaut kādu tēju, kā tēju? Pelašu tēju, padzer tēju, tic tai tēju, tic Dievam, tic tējai. Visu, un tā ašķinošana pāriet, viss tas, kas viņai tur vajadzēja taisīt operāciju. Pēc tam aizbrauc pārskatās, viss vesels. Nav, tie brīnos, kur tad? Kas tad tev? Viņa saka, es pat dzēru pelašu tēju. Viņa visu šitādas tevīna, un visu laiku tur kļūst veseli. Viņai bumbuls bija uz pēc. Tev būs audzējs, tev būs vējs, un tāds, viņa nevarēja vairs saka. Viņa negāja pie ārsti, viņa arī neiet nekad pie ārsti, viņa saka, mums viss tā. Un beigās vairs nevarēja uzdot to kurpi, un iebrauc uz gaļaizēru un griezt nos to bumbuli, un nevar vairs ignot. Un viss tev tur audzējs, un nezinu, kas tev. Viņa saka, man nav nekāds audzējs, visu apliecina un visu laiku nedomā neko sliktu, un pārbauda visu labvēlīgs, nogriez, izgriez un viss kārtībā. Tā kā, bet nevar baidīties no slimībām. Tas atver durvis tiem dēmoniem, saprotiet, dēmoniem. Jo es jau teicu, slimības ir garīgas. Un saprotiet, kā slimības vēl nāk, tas tikai tāds no bailēm, no ko mēs paši. Bet slimības arī nāk no kurienes nāk slimības. Kā iekarot slimības ķermeni? Neesat dzirdējuši, ka ir iedzimti lāsti, ir paudžu lāsts par cilvēkiem, zināt? Neesat dzirdējuši, ka cilvēks piedzimst un viss normāli dzīvo un pēkšņi viņš saslimst, ja? Pēc tam viņš atcerās, mana mamma ar to slimības un nomirst. Un dēļ tās slimības nevar izārstēt to visu. Un meita dzīvo tālāk un atkal viņai 40 gadu un tieši tā pati slimība. Nav paudzes, viens un tās pašas slimības. Un viss, tas ir lāsts, paudžu lāsts. Un to varat salauzt svētā gara spēku, Jēzus vārda spēkā. Es
Pie Ukrainā, dievkalpojumos, Ņepetrovskā, tur daudz cilvēki tika atbrīvot no šiem paauģu lāstiem. Un viss pārtrūkst, un pēc tam tiek dziedināt viņu, un vairāk uz viņu bērniem vairs tas neietekmējās. Viss bērniem, viss vesel pēc tam. Ja tu nesalauzīsi to lāstu, neapturēsi to lāstu, viņš sekos te no paauģu uz paauģu. Tas ir viens veids, kā dēmoni juridiski var iekļūt mūsu ķermenī, kā viņam ir tiesības mūsu ķermenī atrasties. To ir devuši senči. Tu nezini, ko tie senči darījuši, kāpēc tas lāsts. Viņi kaut ko, varbūt viņi cits dievs pielūguši, varbūt viņi kaut ko viņi darījuši, kaut ko okultu vai ko tu nezinu. Tas ir paauģi lāsts. Un tāpēc, ka dēmoni meklē ceļu, kā iekļūt cilvēkā, saproti? Bet arī citi veidi, kā viņi var iekļūt. Ir, ka tu pats savas dzīves laikā sataisi kaut kāds odas, saproti? Aigi no bailēm, cits atkal iet pie zīlniekiem, un tā būtu visāds. Tas nav labi. Es arī gāju, paldies Dievam, Dievs man piedeva, un es visu nožēloju. Tas viss tev ir sekas. Man zina, kāds bija sekas, kad es aizgāju tur vai. Es domāju, saglabāt ģimeni, man izjūt, 10 reizes sliktāk man izjūt visu. Es gāju pie tās zīlnieces, lai man ģimeni saglabā, man bija tāda šķiršana, un man palika tik slikti. Ģimeni izjūt, ka tādām sāpēm, ar tādu dvēseliskām sāpēm, vispār bija tik slikti. Un pēc to apmeklēju. Viņi man tur, un ja galvenais ar Bībeli, tur ten ir tāds dziednieks. Un vēl liek iet uz to pareizticīgo baznīcas svecītes, tur pirkt mājas katru vakaru bija jādedzina tur. Jā, nopēr tās svecītes tur, pie Zināņu akadēmijas tur tāda baznīca. Man bija jāsapērās tās svecītes, tāpat dziednieks man tur aizsūtīja. Un tad es katru vakaru bija jādedzina tās svecītes tur, vai tā kā mājiņtecība, vai kas tas ir. Es tā darīju, es jau nezinu. Kas man bija tik slikti pēc tam. Es nevienam neiesaku. Mēs paši sev nolādējam un atveram durvis dēmoniem. Bet ja mēs kalpojam Dievam, saprotiet, ka mēs kalpojam Dievam, neviena burve, neviena zilniece, neviena tamtiņa tā neko nevar izdarīt, saprotiet? Neko viņi nevar izdarīt. Dievs viss novērsīs, Dievs tev pasargās. Tev pat pamuties, tev nekas, pat pušums nepaliek. Man uzbrauc mašīna, notriec, vajag, taču zina, 10 metri aizlidoja pa gaisu, man nekas nebija. Un vēl dziedināja man, to cēlis bija plīsis, tā bļodiņa, nākošā dienā aizbrauc operācija, taisīt viss vesels. Vai vārds brīnās, vakar uzņēma rengeni, bija plīsis bļodiņa, šodien tev vesels, viss nāk lūdz Dievu. Aizbrauc uz traumatoloģisko institūtu, taisīt operāciju, ārsts saka, bet tev jau vesel tā bļodiņa, saka, bet vakar bija plīsus. Nezinu. Mēs visi nāk lūdzām Dievu, viņš nezina, ka Dievs dara brīnums. Kalpojam Dievam, Dievs dara brīnums. Tur rakstīts, kalpojam Dievam, un Dievs novērsīs visas slimības. Dievs novērsīs. Un viņš nodarīšanās mūs ar svētībām. Un to viņš saka savā vārdā. Palasiet Bībeli, pārbaudam Dievu. Dzīves Dievam ir pats dārgākais, vēl kas Dievam pats dārgākais. Izņemot šīs attiecības ar Dievu, varbūt pats dārgākais, es domāju pats dārgākais, ir dvēseli glābšana, Dievam, dvēseli glābšana. Mums ir jāsaprot, ko šogad mēs esam kādam cilvēkam pastāstīt par Dievu, par Jēzu. Robertiņš ir točna, tas ir 100 punkts. Man liekas, viss to veikali jau tur viss tur ir. Robertiņš jau tas ir, viņš jau viss ir. Tramvajam, viņš tās nebūtēja autobusam, kad tas bija trolejbusam. Viņš jau tur viss jau tur runājās. Kā mēs arī glābsim cilvēku Dievam. Jo tad, kad mēs piedzimstam no augšienes, Dievs dod svēto garu, kā mēs runājam, dod svēto garu, lai mēs ejam un sludinām evaņģēliju. Un tad mums aktivizējas tas svētais gars. Viņš jau cilvēki neaktivizējas. Viņš aktivizējas tad, kad mēs ejam un sludinām, tad, kad mēs liecinām, tad, kad mēs stāstam cilvēkiem par Jēzu. Ja arī mums ir finansiāls trūkums, tad mums jāpadomā, kāpēc tas tā ir. Saprot, ja ir finansiāls trūkums, kāpēc tā ir? Kāpēc arī finansiāls trūkums daudziem cilvēkiem ir tādi, nekā nav, ničo nedu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi tā ir izvēlējušies dzīvot. Tāda rēmdeni, ja viņi ir kristieši, tad viņi tāda rēmdeni, nekur viņi nestāst cilvēkam par Dievu.
un nav svētības. Bet mums ir jādeg Dievam. Saprāt, ka tu deg Dievam, teic Dievam, tev ir uguns, un tev viss izdodas, un Dievs ir apsolījis, viņš tev dos. Ja tu kalpos viņam, viņš tev svētīs ar ūdeni un maizi, tur rakstīts, un novērsis visas tavas slimības. Un mums viss izdosies. Pareizi, ka mēs, un visi lāsti tiks salausti, un zini, ko mēs vēl jums gribēju pēdējo, tā vēl, višķiņ, 5 minūtītes vēl var parunāt, pēdējo, ko es jums gribēju pateikt. Vai mēs esam atnesuši šogad Dievam puķi? Esam atnesuši Dievam puķi. Jūs zināt, kas ir Dievam puķi? Ko? Paskaidrojiet. Ko? Paskaidrojiet. Kā jūs domājat, Mārtiņ? Tas jau no rīta dzirdējis, jau mājās stāstīja. Viņš jau dzirdēja. Es jau par šito runāju par Dievam puķi. Kas ir Dievam puķi? Ziedojums. Ko? Ziedojums. Tas rožkrons. Ko nozīmē Dievam puķi? Kā tu domā? Zini, kas ir Dievam puķi? Glābta dvēsele. Kad tu izglābi vienu cilvēku Dievam, tad tā viņam lielākā puķi. Zini, viņš par katru cilvēku, viņš priecājas. Es tev saku točni. Izglābš, vai pārbaudi, izglābš šomēnes vienu Dievam, vienu cilvēku. Tu zini, kā viņš tev svētīs un kā viņš priecāsies par tevi. Tev būs tāds svaļības, tu būs pats priecīgs. Izglābt vienu cilvēku. Tā ir Dievam puķa, glābta dvēsele. Es tā domāju, es no sākuma domāju, kas ir Dievam puķi. Pateicu, pēc tam uzdomāju. Dievam puķi, no aiznesīs puķis, domāju, no sākuma, viņam taču pieder viss. Viņam tas puķis, zin. Viņam viss kalni, viss jūras, viss ezeri, kas viņam tā puķī būs? Nu, arī forši viņš pateikt, paldies, ka tu atdez viņam puķīt, viņš viņu mīl, viņš redzēs tavu sirdi, bet puķi ir tā glābta dvēsele, saprat, ka puķi ir, Dievam puķi ir glābta dvēsele. Un tad, kad mēs glābsim cilvēku, viņš aktivizēsies, svētais gars aktivizēsies, mūsu, aktivizēsies uz uguns, svaidīgi, gribat uguni, atnākam viss te uguns. Laurija spēlēt, palēkdamies uz uguns. Anko, visu ģitāru ārā, Ainas Virga atbrauc. Uzaicinām Ainar Virgu, zin, tā Ainar Virgu ģitāristi. Viņš tikko apprecējās. Tagad var aicināt viņam sievi. Ko? Salauzājās, jā, baznīcā. Labākais ģitāris, zin, tu dzirdējuši Ainar Virgu? Līvi. Viņš tika vaļā no narkotikām? Jo, to vaļā pret kāzes tagad. Es tā zinu, Alfāit veikalā jāgāja pie kases, zinu, tā rindi, un tur tie žurnāli. Es visu tur izlasīju, kas, kur vai ko precās. Tur tie žurnāli salikt visu. Privātā dzīve, visādi tur tie. Un es visu katreiz lasu, zinu, kā lai ātrāk tas pienāk tas rindas, tas gals. Vai interesanti, es visu ko izlasīju, tad izlasīju, kā Ainars Virga precēs. Un es tā iedomājos, Ainars Virga, kur viņš dzīvo? Liepāja, varbūt viņš Rīgā tā dzīvo. Varbūt viņš pārvācās. Jāapskatās, kur viņš dzīvo. Ja viņš dzīvotu Rīgā, manam uzaicināt uz ģitāris no viņiem būs jau tur līdzi. Un viņš galvenais savās kāzās spēlēja uz ģitāru maršu. Kāzu maršu, Dievam es sauc tagad Dievam. Kāzu maršu spēlēja. Pats sev savās kāzās uz ģitāru. Robertiņ, viņš tev apmācīs vienā dienā. Un šodien es kā sapratu, mums visiem savā ticībā jāsaka. Jāsaka mums savā sirdī, lai uguns deg mūsu sirdīs. Un es tā domāju, tādu redzēju savā sirdī, ka mēs katrs varam aizdzināt šo uguni, ja mēs katrs kādu cilvēku pievedīsim Dievam. Vai mēģināsim pievest Dievam? Nu, ja šomēnes neizdosies vismaz līdz 8. martam. Nē, tieši šomēnes vienai atvainājās. Jā. Un pēdējā rakstvieta es nolasīšu no Bībeles. Un tad mēs beigsim. Par Jēzu. Tas ir rakstīts. Jēzus no Bībeles rakstīts. Bet notika tādīs dienās, kad viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt, viņš pavadīja visu nakti Dievu lūgšanā. Iedomājies, Jēzus aizgāja uz kalnu, viņš visu nakti pavadīja Dievu lūgšanā. Un kad gaisa mausa, tad viņš sasauca savus mācekļus, daudz mācekļus sasauca Jēzus. Un izredzēja no tiem daudziem, kas viņam bija tie mācekļi, ko viņš tur pēc lūgšanām izredzēja 12 mācekļus.
Tāpēc citādi draudzes ir G12. Tā vadīja pēc 12, izredzēja 12 mācekļus. Mēs zinām visus vārdus, nesaukt to mācekļu vārdus. Nokāpes līdz ar viņiem no kalna, viņš nostājās līdzenā vietā, un tur bija liels tas mācekļu pulks un liels ļaužu daudzums, kas bija sanākuši viņu klausīties un likties dziedināties no savām slimībām. Tad, kad viņš pavadīja visu nakti lūkšanā, viņam Dievs atklāja, kāds cilvēks izredzēt, sev kalpotājs, kāds izvēlēties mācekļus savai kalpošanai. Un, kad mēs pavadām laiku lūkšanā, tad Dievs mums daudz ko atklāja. Tad viņš zina, pie kādiem cilvēkiem mums iet, ko mums darīt. Viņš runā uz mums, viņš pasaka mums daudz ko. Tāpēc es domāju, ka mēs lūdzam Dievu, tā kā Jēzus visu nakti lūdz. Varbūt mēs nevaram visu nakti lūdzt, bet kādu laiku mēs lūdzam. Dievs mums daudz ko atklāja, tā kā Jēzus mums atklāja. Tad viņš izvēlējās savus mācekļus, un tad viņš cilvēks arī dziedināja. Arī tiem, kas bija ļaunu gara apsēsti, tie visi tapa veseli, viņš teica. Un visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties, jo spēks izgāja no viņa, un viņš visus darīja veselus. Kad viņš to darīja? Pēc lūkšanā. Visu nakti lūdz Dievu, Jēzus. Un tad visi cilvēki dziedināja. Tad, kad mēs sāksim lūgt Dievu, tad ar mums svētais gars darbosies. Tad mēs zināsim, kur iet evanģelizēt, kur to Dievu spēku likt, kur to svaidījumu likt, ko Dievs mums būs devis. Un es domāju, tad viss arī notiks. Tātad, vispirms lūkšanas, un pēc tam mēs ejam pie cilvēkiem. Bez lūkšanām man nebūs nekas, pareizi. Lūdzam, un tad ejam pie cilvēkiem. Tā, vislabākais. Lūdzam un ejam pie cilvēkiem. Un pievedīsim katrs, vai apsolam Dievam, skatītāji, kas klausās, vai apsolam Dievam, ka katrs mēs šajā mēnesī pacentīsimies Dievam pievest vienu cilvēku. Vai mums tas izdosies? Ja mēs lūksim, ja mēs iesim, es domāju, Dievs nāks mums palīgā un izdosies mums. Svētais gars mums palīdzēs, dos spēku, savu svaidījumu un mums izdosies. To es arī gribēju šodien pateikt. Mums jāaktivizē svētais gars, kas ir mūsos. Mums vajag šis svaidījums, mums vajag šis lūkšanas un vajadzīgs iet un dāvāt Dievam šī puķību. Glābt dvēseli mums vajag. Un Dievs būs par to mums ļoti pateicīgs un priecīgs. Un mums vajag aizdedzināt tas uguns, lai viņš deg mūsos. Lai mēs varam atnākt nogriezt. Un viss agoņi, viss pēc tas kājās un te lēkāt. Tā kā es jums jau nav redzējuši. Nu labi, lai Dievs jūs svētī, sarga un vada, lai Jēzus Kristus apsardzība ir par katru no jums ikvienu. Jēzus vārdā. Vai kājas lūkšana vajag? Jā, kā vajag lūkšana. Mums, Laurija, viena dziesmiņa, ja? Vari? To svēto garu, to jaunu. Tu vari nāsaka, bet tu vēl Jā.